Labrīt, labdien, labvakar, lai kur jūs arī būtu un ko jūs tagad darīt, esat sveicināti atpakaļ podkastā Viesistaba. Ar jums neviens cits kā Rauls Gaukšteins aiz mikrofona, abi brāļi, Patriks un Marks, aiz tehniskajām lietām. Paldies jums, vīri, kad varam radīt šo te saturu un dalīties ar to tālāk skatītājiem un klausītājiem. Šodien mēs tik tiešām esam Viesistabā, manā pagaidu Viesistabā. Pirmais viesis, kurus uzņēmu pie sevis Viesistabā, ne tikai kā projekta nosaukumā, bet arī fiziski, ir kāds cilvēks, kuru mēs varētu likt arī zem rubrikas, ka latvieši var. Ļoti spēcīgs piemērs, ka latvieši var. Vismaz mums būdamiem vienā vecuma grupā. Un it kā es vakar nepiedzimu un zem akmeņa nedzīvoju ikdienā, bet arī man viņš bija liels atklājums. Un es tik tiešām nezināju par šādu personu, bet būdams Dubajā, uzzināju par šo cilvēku. Un viņš ir kārtīgs piemērs tam, kad tie, kas dara, tiem, kam ir, tie, kas dara, tie, kas panāk, tie, kas izveido, tie, kas sasniedz, viņi ir klusi cilvēki. Viņi ar to nelielās, viņi ar to, teiksim tā, nezīmējās un visādi citādi publiski neizrāda. Bet tajā pašā brīdī šodienas sarunbiedrs ir dziļš ūdens, manā skatījumā ļoti dziļš ūdens, ar ļoti daudz, kā lai varētu pareizi pateikt, ar notikumiem, sasniegumiem, kurus ļoti iespējams nemaz mēs Latvijā nezinām, bet lielajā pasaules skatuvē zina daudzi. Es domāju, ka neturam sveci zem pūra. Es pat nezinu, kā lai piesaku šo cilvēku. Man ir tik daudz, ko teikt tajā pašā brīdī, es nevaru noformulēt. Bet jā, tas ir kāds latvietis, kurš ir profesionāls hokeja spēlētājs, mākslinieks, ļoti atpazīstams pasaules līmeņa arhitekts, ļoti daudz skaistu, īpašu būvju, augstu būvju autors un visā citādi foršs cilvēks. Nils Remes. Čau, Ralf. Čau, Nil. Paldies par skaļo pieteikumu īstenībā. Gribētu uzreiz bišķiņu palabot, pat nevis profesionāls hokejs, bet tomēr amatieru hokejs. Es vienmēr tomēr profesionāls esmu arhitektūrā, bet hokejā tomēr esmu amatieris, lai gan ar to nodarbojos gan ilgi. Jā, pirmkārt jāsaka tev īstenībā liels paldies par uzaicinājumu. Tas ir viens, otrkārt kaut kādā ziņā tu izaicini arī mani, kaut kāds jauns formāts, neierasts formāts, kas arī man kaut kādā ziņā uzdod nelielu adrenalīnu, kaut kādu liek iziet no kaut kādas komforta zonas. Tā kā paldies arī tev. Paldies tev par atnākšanu, par piedalīšanos un jā. Es tiešām nevarēju salikt kopā vārdus, ko es tieši gribu pateikt, jo tu esi baigais noslēpums. Nu, kā kuram laikam jau. Jā, es nezinu, gan jau ir, kas arī zina par kaut kādiem darbiem un kaut kādu varēšanu, ko esmu sasniedzis, varbūt tās ne Latvijas robežās, bet varbūt tās, varbūt konkrētāk tieši apvienoties Arābu Emirātos, bet jau jāsaka arī kā tādā pasaules līmenī. Jā. Ne tikai noslēpums, bet arī atklājums. Vismaz mani. Jā, varbūt tās nav varbūt arī sanācis kaut kur publiski, teiksim tā Latvijas kaut kādā presē parādīties. Varbūt man ik pa laikam kaut kur uzaicina tieši īstenībā, kas kaut kādā ziņā paradoksāli nedaudz smieklīgi tieši ar hokeja jomu. Un kādreiz pajautā kādu interviju, kā ir gājis tur pasaules čempionātā tieši pārstāvot apvienoto Arābu Emirātu hokeja izlasi, bet tieši par profesionālo nozari tā īsti laikam neviens nav tā uzrunājis. Jo tu esi apvienotā Arābu Emirātu hokeja izlases spēlētājs. Jā, pareizi. Cik tas interesanti īstenībā ir. Jā, noteikti. Un jā, es jau no bērnības spēlēju hokeju un kaut kā kopš es pārvācos uz turieni, kas jau arī īstenībā ir 17. novembrī būs 10 gadi, tā kā laiks ātri skrien. Un arī pārvācoties uz turieni ar visu to, ka zināju, ka es būšu tur arhitekts un zināju, kas man tur sagaida kaut kādā ziņā no tās profesionālās ievirzes, bet tik un tā vienmēr tā kā līdzi ir bijusi hokeja soma, tā kā arī Emirāti nebija izņēmums. Un aizbraucot turien arī paralēli sāku spēlēt tādā amatieru hobiju līmenī, bet kaut kā tik un tā vienmēr tas uzturēts diezgan intensīvi ar 4-5 treniņiem nedēļā. Jā, aktīvi piedalīšanās dažādos īstenībā starptautiskos turnīros un jau pēdējie gadi, tad jārēķina 5 vai 6 arī ir apvienotā Arābu hokeja izlasē, jā.
Latvieši var. Jā. Ne tikai arhitektūrā, bet arī sportā. Ne tikai sportā, bet arhitektūrā. Jā, tā var teikt. Man ļoti interesē tā visa arhitektūras puse, jo mana nozara arī nekustamie īpašumi. Bet pirms mēs lecam iekšā, man vienmēr ir pirmais jautājums. Kas ir Nils Remes? Jā, tāds ļoti vispārīgs jautājums. Visaptverošs. Jā, visaptverošs, kur laikam tad... var teikt Nils Remes vienkārši kā Nils Remes, bet gan jau būs jāpasaka kaut kas nedaudz plašāk, tad es varbūt varētu sadalīt šo jautājumu divās daļās. Droši. Viens varbūt kā tāda personīgā kaut kāda identitāte, tad es varbūt teikt radoša, racionāla, mērķtiecīga, ambicioza, disciplinēta personība. Un, ja varbūt skatāmies no kaut kādas sabiedriskās jomas puses, tad varētu teikt, Nils Remes ir dizaina arhitekts, kas pilnveido savas idejas, prasmes, vīzijas tuvajos austrumos un jau pasaulē. Tā īsumā, jā. Kā tu nokļuvi līdz tam, ka tu gribi būt arhitekts? Patiesībā tas man ir gājis līdzi visu dzīvi. Es patiesībā jau no bērnības, cik es sevi atceros, man patīk spēlēties ar Lego, es lipināju visu kaut kādus nelielus modelīšus kopā, un man vienmēr kaut kā vecāki un vecvecāki ir teikuši, gan jau tu būsi arhitekts. Un tad faktiski jau no tādas 5. 6. klases es jau apzināti zinu, ka es gribu būt arhitekts. Īstenībā nav man bijusi citu kaut kādu ideju vai domu, ka man varētu būt īstenībā cita profesija. Lai gan tas ceļš arī nav bijis tik vienkārši, es īstenībā 1. gada arhitektos netiku RTU, un kas arī īstenībā bija ļoti vērtīgi, tur atkal pareizie cilvēki, ko es sapazinu tajā gadā izlaižot, un pēc tam tā, kas atsaucās uz šodien, tas īstenībā viss ir bijis tā, kam tam ir jābūt. Jā. Cik ļoti interesanti, ka tu pieminēji Lego un visu lipināšanu kopā, jo man arī vienmēr ir licējis, ka es būšu arhitekts. Un, protams, es tur neaizgāju, bet arī, starp citu, tieši tas pats stāsts no Lego un pēc tam no būvēm kā tādām. Redzot protams. Cik interesanti ir, ka tu atstāji kaut ko pēc sevis, būves, varenīgums un tā tālāk. Paldies Klusajam centram, starp citu, paldies Latvijas universitātei. Es atceros, ka es biju maziņš, braucu garām ar vecākiem, es redzēju galveno LU ēku, kas ir uz... Tagad aizmirst ātrumā, pretī operai plus mīnus. Tas aizmirst ātrumā, tā savs Raņa bulvārs. Tas ir redzēja, man likās, wow, nereāli iedvesmojoša būve. Ja es īstenībā pat sevi atceros, ja tagad tā skatās, man bija kaut kāda 5. vai 6. klasē, man bija tāda fantastiska skolotāja, kas varbūt strādāja ne tādām tradicionālām metodēm, un mums bija jātaisa katru semestri tāds diploma darbs, jau 5. 6. tur un jaunākās klasēs, un jāprezentē visas klases un visu vecāku priekš, un es tagad atceros, tagad atcerījos. Un viens no šiem darbiem tieši bija pa Jugendstilu. Bingo! Īstenībā ļoti labi atmiņas, man bija par to ļoti piemirsts. Varbūt tas pat jāapstāst, varbūt mājās, bet kaut kur vēl saglabājas. Diploma darbs no sērijas. Jā, no 5. klases, jā. Kurā skolā tad es mācījos to 5. klasē, jau bija tādi darbi jātaisa? Man bija tiešām fantastiski skolotāji, kas īstenībā pēc tam laikam pat ir atzīti par skolotāju, kāds skolotājs? Nekad ne Latvijā, bet pat Eiropā. Viņa pēc tam Luksemburgā dzīvojusi, un es īstenībā vienmēr teicu, ka man tas pamats, viņa man bija no 1. līdz 4. klasē, un faktiski tas pamats ļoti ir ielikts tur. Īstenībā viss tā, piemēram, bija tipiski 6 klasē, tur 1, 2, mums katru nedēļu bija cits soli izkārtojums, bija apaļos, bija lielā, katru nedēļu bija cita veida formāts. Mums nebija tāda starpbrīža, bija kaut kāds, un īstenībā visās citās klasēs bija kā normāla skolā, tas neatceros 45 minūtes stundu, tad ir tā 10-15 minūšu tas starpbrīdis, tad mums bija tas pakārtos pilnībā citādāk. Un, jā, tas bija tāds, Iedod citu skatījumu vispār. Jā, dzīvi, tas bija visu, tāds, jā, es pēc tam īstenībā ejot arī arhitektūrā kaut kādā lauciņā tomēr un pētot arī kaut kādu skolu, tieši kaut kādu sistemātiku un kāpēc mēs sēžam, kā mēs sēžam un arī darbojoties, tad tas ļoti daudz nāk līdz kaut kādam karam, respektīvi, vai kaut kādam sagatavot mūs kaut kādam, es nezinu, ne fabrikas, bet kaut kādam sistemātiskam darbam, tu sēji te 1, 2 un tu jau tevi radini tam. Un jā, es to tikai pēc tam strādājot arī un pētot, viens no īstenībā pirmajiem projektiem Emirātos bija tieši skolu projekti, tā kā tas bija 5-6 tāda
nevar teikt moduļu skolu, bet 5-6 tipoloģiski, kas tiek izvietots kalnos, pilsētā, dažādās lokācijās, kas varbūt tās tieši arī saistībā ar tieši landscape, kā ainavu, kā ainavu arhitektūru, attiecīgi no attiecīgā reģiona. Jo Saudos arī tā daba, kas tur ir ļoti dažāda. Ir kalni, ir zaļi, ir tūkstnesis, ir tiešām ļoti dažādi. Un tad arī tur īstenībā sākot pētīt, strādāju pie tā projekta, un tad tur bišķiņ palasīju. Pirmo reizi tā saskāros, ka tu palasi nedaudz vairāk, kāpēc vispār mēs kaut kādā ziņā šādi sežam. Un tad mēs arī tur īstenībā centāmies tās klases un to izkārtām veidot varbūt ne tik ordināri. Bišķiņ domāt ārpus kastes. Jā. Un īstenībā tas tika veiksmīgi arī īstenots. Un es negribu tagad samalot pa skaidļiem, bet, ja nemaldos, tas bija milzīgs skolu projekts, kur vajadzēja īstenot 3000 skolas jaunas. Jā, jo... Tie tuvie austrumi. Jā, tas saprāt. Jā, mērogs, tad tie bija 3000 skolas dažādās tipoloģijās. Es nezinu, kādā līmenī tas ir tiešām, es pie tā strādāju pirms 10 gadiem, kādā līmenī tas šobrīd, es zinu, ka ir kaut kas jau tiek būvēts un jau ir pabeigts, bet cik no tām ir realizēts, man šobrīd tā grūti pateikt. Tas tā īstenībā interesanti, jo ļoti daudz projektu, pie kā esmu strādājis gan EICOMā, un tas pat tagad, tu maz nezini, kādā fāzē tas projekts šobrīd ir, vai ir tiek būvēts, ir pabeigts, ir tāds, kur esmu strādājis, piemēram, un tur tā for fun kaut ko tur bez mazliet kaut ko skicējuši, licies, kas varbūt nav nopietni. Un es tiešām, un ir uzbūvēts. Un es kaut kad nesen biju, piemēram, Abu Dabi, tas bija Masdar City, tad visa parka daļa, es tieši strādāju tur pie dizaina, un man likās tāds, varbūt tās netik tāds nopietnas projekts, bet ka tas tur tāds varbūt... tīri tāds. Jā. Kā mēs runājam, skiču projekts. Jā. Ļoti bieži skiču projektu pasūta tikai, lai parādītu, ko var dabūt ārā no tās konkrētā, piemēram, īpaši zemes gabala. Jā, tieši tā. Un tā arī tas īstenībā bija tajā gadījumā, un es braucu garām, skatos, tas ir tavs darbs. Ir uzbūvēts, jā. Nav slikti klausies. Jā, tā. Daudz tev ir tuvējos austrumos tā, ka tu brauc garām, tu vari teikt, šitas ir mans, šito es zīmējis. Vēl jāskatās. Labs jautājums, atvaino, retorisks jautājums. Daudz, ņemot vērā, Latvijā tu var kaut ko daudz izdarīt. Lai ko darīt tuvijos austrumos, visu laiku būs par ņemot vērā, kā tur ir attīstība un kā tur notiek būvniecība. Tu pateiksi 100 projekti uz piemēram, tuvu austrumu. Uz mērogu 100 projekti nav nekas absolūti. Latvijā tu nosauks 100 projektu, un tu esi dūzis pilnīgi. Tāpēc laikam nepareizi uzdots jautājums. Bet bieži sanāk, ka tu redzi, vai tu vari tiešām teikt, ka kur es braucu pa pilsētu, mans tornis, mans zīmētais tornis, mana skola. Nav tik bieži, bet man jāsāk atkal bišķiņa atkāpē ar to, kad es nokļuvu Emirātos, es sāku strādāt EICOMā. Tas EICOMs ir pasaules lielākais projektēšanas birojs, viņiem ir, tajā laikā bija pie 100,000 darbiniekiem, pasaulē Emirātos konkrēti 2,000 darbinieki ar 200 arhitektiem. Mēs bijām tā kā Middle East headquarters, un Tuvu austrumu galvenais office. Jā, tuvu austrumu galvenais office. Mūsu īstenībā pāraudzīja Londonas office, bet mēs bijām tā kā tas galvenais tieši tuvajos austrumos. Un tad es tieši tiku strādāt koncepta komandā. Un tad, respektīvi, mans darbs bija mainījās ik pēc 2, 3, 4 nedēļām. Jauns koncepts. Un dažādi, un es īstenībā pie tā esmu pēc tam ļoti daudz par to domājis. Es būtu nokļuvis kādā tehniskā komandā. Kur copy-paste man darba līgums bija 2 gadi, es būtu aizbraucis atpakaļ. Es nekad dzīvē nebūtu, es domāju, palicis ar Emirātos. Bet es īsti pat braucos tur, es nezināju, kas būšu tajā koncepta komandā. Un man tur ielika, un īstenībā pirms manis tur bija 7 cilvēki, kas kā priekšniecei nepatika. Un tu patiki? Mums kaut kā izveidojās ļoti ļoti labas attiecības ir, un mums kaut kā izveidojās tas kontakts. Un tur līdz ar to ir tie koncepti, tur es nepārspēlēju, es varbūt tās 4 gadu laikā zīmēju tik koncepts, varbūt tās, ka Latvijā varbūt kāds visu mūžu nav izzīmējis tik daudz tiešām un tik intensīvi. Un daudz no tiem konceptiem bija tā kā es strādāju tieši tajā tā kā galvenajā mītnē tuvajos austrumos, tad tie bija izskaisīti pa Saudārābiju, Omāna, tur Ēģipte, Bahreina bija Katara. Faktiski visās GCC valstīs, es nezinu, kā lai iztulko. Tas ir... ir uz mēles gala. GCC ir Gulf client,
Respektīvi tā līču valstis, kuras ir iekļautas angliski, tagad arī ātrumā neatceros. Jā, un Patriks var interesi pēc iegooglēt un pēc tam pateikt fonā, kas ir GCC. Jā, un tad attiecīgi tajās valstīs līdz ar to tie projekti bija ļoti izkaisīti, un tāpēc īstenībā pašos Emirātos ir tas ir lielie kaut kādi projekti, kur es esmu tā, ka es braucu ar pilsētā, un es tur varu rādīt pa labi, pa kreisi, tā nu gan nav. Un vēl liels pluss īstenībā tam ir, kad es strādāju tajā ekamā, ka mēs faktiski strādājam tikai ar lielāko mērogu, kas ir. Tā kā visi lielākie projekti faktiski nāca ar mums, tā kā ar Emirātos īstenībā tā atskatās, tur ļoti, es nezinu, tas pats viss jāsasāla ir faktiski mans ekams, ir zīmējis visi torņi, Dubai, Etihad Towers, tā kā, kas ir 5 arī ir zīmējuši. Faktiski ekams vienmēr piedalījās kaut kādā fāzē, tāpēc, ka viņi ir vienīgie pasaulē, kas var garantēt jebkādu servisu tieši projektēšanā. Vienalga tas ir saistīts ar naftas, gāzi, arhitektu, jebkāda tipa inženieru kaut kādām zinātnēm un arī menedžmentu īstenībā. Līdz ar to viņi gadījumā vienmēr ir, viņiem ir resursi un viņi vienmēr kaut kur lielajos projektos piedalās. Arī Latvijas, piemēram, Rail Baltikā viņi bija tiks izpētē, viņi māks vienīgie pasaulē, kas veiktu vispār šo izpēti. Tā kā, viņiem tas resurs vienkārši ir milzīgs. Un tur īstenībā caur to tik iegūt kaut kāda baigā pieredze. Un kas varbūt tās tagad tieši strādājot ar savu uzņēmumu, kurš mums ir 4,5 gadi, tieši ļoti nāk par labu. Mans partners arī ir no EIKA, mēs abi kopā strādājam, mēs kopā sākām savu uzņēmumu. Un tas ļoti šobrīd nāk par labu ar to, ka mēs varam ļoti, ļoti ātri realizēt šīs idejas. Un mēs esam ļoti priekšā, es teiktu, arī citiem konkurentiem, ka mēs faktiski jebkuru konceptu varam 2-3 nedēļās un ir gatavs. Un tas kaut kāds darbs īstenībā EIKA iemācīja ļoti, ļoti tā kā tieši pieņemt lēmumus, respektīvi arhitektūrā, jebkurā laikam arī mākslā, laikam jebkurā biznesā tev ir tu esi veiksmīgs, tagad tu pieņem ātri lēmumus. Ne par to, bet varbūt tieši par radošo sfēru, ka tu vienmēr vari vilkt garumā un vienmēr turpināt. Tu savu glāzi, ar kurā momentā tu viņai liksi punktu. Jā. Un arhitektūra ļoti līdzīgi tev tie darbi. Tu to punktu vari pabīdīt. Tu vienmēr kaut kur atradīsi, tur kaut kas plānojumā nav, tur kaut kas fasādē nav, tur kaut kas prezentācijā nav. Tu vienmēr vari vilkt. Un īstenībā lielāka tā ir ļoti daudz liela problēma, ka ļoti daudz arī velk. Un tur mēs iemācījāmies, tev nav laika vilkt. Un tev ir jānogriež, un tas arī viss, un šis ir tas termiņš. Ja tu neiekļaujies, tev tur ir milzu sodi kompānija un tā tālāk. Jā. Un atceries, ka vienmēr būs kāds cits, kurš paņems tavu darbiņu un turpināt. Tā ir tuvu austrumu klasika. 5 minūtes, ja tu nevari, būs nākamais. Ticamāk, 10 tāda būs, kas izdarīs. Jā, tieši tā. Tā ir tuvu austrumu savā ziņā tāda pievilcība. Jā. Pirms mēs vēl lecam iekšā tava uzņēmuma visās lietās. Kāpēc tuvie austrumi pirms 10 gadiem? Kāpēc tā izdomāji? Tas arī ir jāsaka, īstenībā tas kaut kādas nejaušības kārtām. Pirms es aizbraucu, mēs jau bijām ar savu kursabiedru sākuši nelielu uzņēmumu šeit, un īstenībā bija jau kaut kādi pirmie projekti. Mēs labi tajā laikā studējām 2., 3. kursā, un bija īstenībā jau pietiekoši zināmi šobrīd Rīgā projekti, kas īstenībā ir uzbūvēti un īstenoti. Piemēram? Es nezinu, vai es varu teikt, ja tikai tajā laikā. Nesaki, dzīvokļu? Nē, publiskais. Jā, publiskas ēkas. Tu pārsvarā pa publisko darbojies vai tagad tiešām tuvies austrumos? Īstenībā šobrīd tas klāsts ir pilnīgi jebkas. Absolūti, ok. Un tā arī īstenībā, ja atgriežos atkal, ko es minēju tieši par to EIKAM daļu, kad tā bija fantastiska iespēja, ka tu vari strādāt ar jebkāda veida projektiem. Man trāpījās visā šī laikā slimnīcas, skolas, bērndārzi, klīnikas, residential, tā kā dzīvojamās, ofisa, torņi, zemi, augsti, plati, dažādi atrakciju parki. Es pat nezinu, kā vēl ieskats ir viss. Jā, protams, kad tu kaut kur strādā, tur detalizētāk lieliem projektiem, tev tomēr ir jāiedziļināt nedaudz vairāk tajā kaut kādā specifiskā plānojumā, bet tāds kopumā kaut kāds ieskats tā noteikti ļoti, ļoti nāk līdzi. Tāpēc tā grūti nosaukt varbūt vienu kaut ko, kur mēs specializējamies. Arī šobrīd patiesībā, es pirms gada nevarēju iedomāties, ka mums būs aviācijas projekti. Mums šobrīd ir 5 liela aviācijas projekti ar termināļiem un tā tālāk. Un lidostām kā tādā. Lidostām, jā, un airport cities un tā tālāk. Un es nekad dzīvē ar šo tā bija īstenībā tāda lieta, ko es varbūt nebiju saskāries, bet es pirms gada nekad nebiju to domājis, ka mēs to varētu darīt. Un tas ir ārpus Emirātiem? Jā, tas ir Indijā. Tas īstenībā šobrīd ir Indijā. Tas ir tādi īstenībā 5 tādi lieli projekti. 2 ir
Mēs baigi lēkājam, laikam vienīgais. Viss kārtībā. Es pieturu prātā, kur mēs iesim viss kārtībā. Tu droši plūsti, tāpēc, ka ļoti interesanti. Jo Indijā ir tā, ka mums ir 2 projekti, kas ir termināļi, VIP termināļi, 2 dažādās pilsētās. Tad ir divas Airport City, ļoti liela, tā kā 180,000 kvadrātmetri un 150,000 kvadrātmetri. Tur tā būve ir ļoti, tajā Airport City arī tas funkciju klases, kas, nevis funkciju, bet tipoloģijas ļoti dažās. Tur ir viesnīcas visā 3 zvaigžņu, 4 zvaigžņu, 5 zvaigžņu. Tur ir kino teātra komplekss, milzīgs iepirkšanās centrs. Tur ir mākslas milzīgs centrs būs. Viņi tur respektīvi taisa Airport City kā tādu pilsētas tādu identitātes zīmi. Okay. Un arī tā arhitektūra, kas tur ir, viņi ļoti futuristiski. Ļoti. Un mēs īstenībā tas ir tāds arī, kur tu pieķer sevi, ka tu ļoti sāc kaut kādā ziņā kaut kur jau pakāpties. Mēs 2 šajos projektos izkonkurējam Zaha Hadid. Un tas ir tāds milzīgs vārds, un tas tomēr tā liek to kā tādu... Tas ir tas, kas ir Dubajā. Zaha Hadid ir tā sieviete, kur mirusi ir. Viņa ir mirusi, bet viņa ir oriģināli no Irānas, bet uzaugusi Londonā. Jā, tā, kur Dubajā ir tas opus viņš saucās. Tas... Tā ēka, tu viņu noteikti zini 100%. Man liekas, ka viņi ir, tā būs tā pati sieviete. Ir Dubajā ir 2 Ice Cube, tas ledus gabals kustošais, tā stīkla ēka caurumu pa vidu. Jā, tas ir viens. Kā tur iekšā izskatās. Tad ir, ja tas bija Abu Dabī, tad ir Zayed tilts. Jā, tas arī ir viņas. Tas arī viņas, jā. Bet viņiem, laikam, gan jau tādi ikoniskākie, es nezinu, Baku ir gan jau tas muzejs un daudz tie objekti par visu pasauli. Nereāli, tā kā crazy, tāds līmenis. Ok, turpini. Pārtrauc. Es vienkārši klausos kā mazs bērns, man tā interesē šis viss. Jā, un tas sanāca, tas tie tādi 2 projekti, kur mēs tiešām konkurējām tieši izteikti ar viņiem arī, un īstenībā mēs bijām pārāk tieši no tehniskā aspekta, kas mūs paši varbūt kaut kādā ziņā pārsteidz. Mēs varbūt tās tam nebijām gatavi, bet un šie projekti jau koncepti ir pabeigti. Viņi nav nekur publicēti vēl un arī vēl nedrīkst publicēt, bet šobrīd ir tehniskais projekts, bet tur tā arhitektūra tiešām ļoti iespaidīga. Un es pat teiktu, es nevaru atrast nevienu līdzīgu referenci nekur šobrīd pasaulē šiem 2 projektiem. Viss cieņa. Jā. Cik ļoti jūs esat oriģināli? Vēl saku atkal, visu laiku jāatgriežas uz to eikam, tāpēc, kad... Tev iemācīja domāt ārpus kastes, vai ne? Man bija priekšniece, mums bija tiešām tie projekti tādi dažādi, bija ļoti futuristiski, bija atkal kaut kas varbūt tāds vienkāršāks un saprotamāks, bet es vienmēr mums bija tāds teiciens, mēs vien turpinām šo teicienu, mēs abi kā ar manu partneri nākam no šī iepriekšējā biroja, mums priekšnieks vienmēr teica, tā kā, man vajag šitam projektam, wow, tā kā, viņi vienmēr teica, un tad tu vienmēr zini, kad, es jau zināju, ko nozīmē wow, tā kā, tur tiešām es varu izpausties, es varu darīt, ko es gribu, es varu tur, veidot kaut ko, varbūt tās neordināri plūstoši, es gribētu teikt, plūstoši ir varbūt tāds neordinārāks, varbūt tās vienkārši tādai sabiedrības kaut kādā Kā tu nokļūst līdz tam wow? Tu to nosapņo? Tev ienāk kaut kāds, tev ir kaut kāda vadlīnijas, kuras tu, protams, tagad neatklāsi, bet tev ir noteikti savas kreatīvās vadlīnijas, pēc kurām tu vadies, jo kā tu panāc visu laiku to wow? Jo es esmu redzējis, ko tu man esi rādījis telefonā, ka mēs pirmoreiz tikāmies tajā dizaina distriktorē. Man rādīja pāris lietas Dubajā un man likās, tā kā visu cieņu. Tas īstenībā labs jautājums, es pats par to esmu daudz domājis, un es laikam tā grūti ir noformulēt. Tas noteikti nav, protams, ir kaut kādas es nezinu, kā īstenībā ar Latviju, man grūti salīdzināt ar Latviju, piemēram, bet Emirātos gandrīz jebkuru projektu izstrādājot, tomēr tu prezentē arī pasūtītājiem jau faktiski pirmajā prezentācijā, vai viņš tev parāda jau kaut kādas references, bet tu viņam rādi kaut kādas references pēc pirmās tikšanās, lai viņam kaut kāds pirms tu vēl sāc pat kaut ko modelēt, lai viņam radās kaut kāds priekšstats, un lai es saprotu kaut kādu... Kurā virzienā vispār tas viss ies, jā. Tieši tā, lai es saprotu. Tur tu pats saproti, arhitektūra ir tik plaša, un es sevišķi Emirātos, tā kā... tur tie virzieni var būt ļoti krāsi un visu var dabūt gatavu. Plus mīnus, protams, jebkurā gadījumā tu atduries, arī šobrīd īstenībā jūtu aizvien vairāk un vairāk atdurās pret finansēm, un galu galā tas ir Emirāti. Jā, un tas ir, un ka tas ir biznes. Saudi-Arābijas to piekrīt. Tas ir cits piemērs. Tas ir cits piemērs, viņi ar to savu stikla lainu un to visu, tas ir cits tās. Jā. Tur mēs arī īstenībā nesen izstāst, kad būsim tuvu beidzot tādam lielam projektam.
Bet es vēl nevaru vairāk stāstīt. Bet Saudi, tā gan ir laikam vieta tāda, kur šobrīd cita pasaule tā kā arhitektūrā un projektēšanā, tur tiek pārkāpti kādi principi, gan, varētu teikt arī pilsētu plānošanas kaut kādos aspektos, ja mēs skatāmies arhitektoniski telpiskos risinājumos, faktiski tiek radīts kaut kas tāds, kas nav nekur. Viņi ir pilnīgi ārpus šīs pasaules. Tas ir gan. Par tiem viņi tur paziņoja par tiem stadioniem. Tas ir reāli? Neizslēdz kursā. Viņi tur paziņoja tos par tiem 8 laikam stadioniem vai cik. Viņi ir iesnieguši tās skices. Paskatījos, pilnīgi zvaigžņu kārta. Es neesmu redzējis to, bet es laikam to esmu palaidis. Zinu, ka viņi uzvarēja 32. gadā, ja nemaldos, ar pasaules kausa futbolā. Man arī liekas, ka 32. jā. Tie stadioni ir tādi, pilnīgs tur SimCity nestāv klāt. Un zvaigžņu kārta arī tāds interesants tas skatījums. Katara jau bija īstenībā tāds, tur bija pāris projekti, kas jau bija ļoti interesanti. Tur Zahadid bija viens ļoti interesants stadions. Tur bija pirmais stadions, kas respektīvi tika uzbūvēts no tādiem kā konteineriem, un pēc tam tika demontēts un pārvest uz Āfriku. Pareizi, jā. Tā kā tur arī bija kaut kāds tāds inovitāts, bet es pieļauju domas, neesmu redzējis, bet es domāju, ka Saudos ir vēl pāri. Bet tās bija skices, sāksim ar to. Protams. Mēs zinām, skices ļoti bieži ir skices. Bet atgriežoties atpakaļ pie vienas lietas, man īstenībā patīk, ka mēs laikājam. Bet vēl viena lieta, kāpēc tieši tuvie austrumi pirms 10 gadiem? Viss kārtībā, droši. Kāpēc tuvie austrumi? Jo bija visa pasaule vaļā. Jā, bet es tieši gribēju sākt stāstīt par to, kad es sākām savu uzņēmumu šeit Latvijā, un es mācījos tajā laikā 3. kursā RTU, Tehniskajā universitātē, arhitektūras un pilsētu plānošanas fakultātē. Un nebija nekad doma braukt prom. Es nekad nebiju domājis, ka es varētu dzīvot kaut kur ārpus Latvijas. Un, vienā dienā vienkārši zvans no cilvēka, kas tajā laikā darbojās Emirātos, arī tieši būvniecības jomā. Un, viņš man piedāvāja, es vēlētos tā kā pamēģināt darboties arhitektūras jomā tur. Un es ilgi nedomāju, uzreiz teicu, es pat pateicu, bet es tā īsti nesapratu, kam es un kur esmu pateicis jā. Bet vēl viena lieta, es gadu iepriekš ar ģimeni biju tieši atpūsties Dubajā. Un tas varbūt arī bija tāds, kad man bija vismaz kaut kāds redzējums, kur es varētu braukt vai kur es varētu pretendēt uz kurieni, bet nav tā, ka Un jau simpatizēji? Es nevaru teikt, ka simpatizēju. Protams, tas viss bija iespaidīgs. Protams, tas viss ir iespaidīgs, bet tā, kad es tur varētu tagad dzīvot vai man bija kaut kāds mēģis tagad nokļūt tur, noteikti, ka nē. Un pēc tam viņš man iedāva kontaktus tālāk cilvēkam, ar ko man bija jāsazinās, kurš strādāja Ekamā, un es nosūtīju savu CV, sazvanījāmies, un tas arī bija smieklīgi, tāpēc, kad viņš man saka runā latviski, un tur galā bija Bruno, kas īstenībā man pēc tam arī bija tāds pamatīgs mentors, tieši profesionālā ziņā, kaut kādās cilvēciskās, kaut kādās. Tas ir tas francūzs. Jā, viņš ir, viņš pastāsta, Bruno viņš ir francūzs, bet viņam ģimene ir Latvijā, viņš brīvi runā latviski, un tā kā mēs sazināmies runājam latviski, tas arī bija tās pirmais pārsteigums, bet tas arī bija drusku iedrošināja, ka tu zini, kā tur ir kāds cilvēks, ka tu drošības sajūtu drusku iedeva kaut kādu. Un arī es braucu, viņš man arī sākumā palīdzēja, tomēr kaut kāda dzīvošana vēl, un plus vēl es aizbraucu tikai junior programmā, un viņš man bija arī kā mentors. Un, tur dalījās tās junior programmas, tur bija laikam gads vai 2, tagad neatceros. Respektīvi, Ekamā ir, es nezinu, vai visās tajos ofisos, bet ir tā kā junior programmas, kur tev papildus laika ir apmācības tur par kādu e-pastu sastādīšanu, par kādām lietām, par prezentācijām, to katru nedēļu ir kaut kādas atskaites, papildus kursi, un katram cilvēkam pieliks klāts viens mentors, un manā gadījumā arī tas bija Bruno. Ļoti labi salikās viss. Jā, un tad, protams, bija darba intervija, kas arī īstenībā bija smieklīgi, jo pirmkārt man 3 reizes atcēla. Es domāju, varbūt kaut kas nav kārtībā no manas puses, vai kaut kā. Un tad salikās, sazvanījāmies, un man intervija nepārspēlēt bija kaut kāds 2,5 minūtes. Viņi saprat visu savu? Nē. Man likās vienkārši, tu uzjautāji, tu strādā un tādā programmā, es saku jā, nepārspēlēt uzdevu vēl kaut kādu ļoti vienkāršu jautājumu un viss.
Un es tā kā tiešām tā ir tā kā intervija. Un, lai es varbūt tagad atsaucoties, protams, un redzot, šis cilvēks bija visu arhitektūras departamentu vadītājs, viņam varbūt vienkārši nebija laika. Bet es tam atskatoties ar daudziem, ko viņš tur ir intervējis uz vietas, kas man bija kolēģi, tur intervijas visiem bija pusstunda, tā kā es nezinu, kaut kā vienkārši salikās. Un, tad nāca apstiprinājums, kad es varu uz turien doties un esmu pieņemts darbā. Un, tad arī tur bija kaut kādas grūtības, bija jātulko diploms, jāsūt uz tajā laikā tuvākā vēstniecība bija Vācijā. Es sūtīju savu diplomu uz Vāciju, lai tulkotu. Jā, jo 10 gadu atpakaļ bija viss citādāk, pat visa Dubai bija pilnīgi citādāk, vai ne? Jā, pavisam absolūti. noteikti. Es redzēju bildes, ka 5 gadus atpakaļ Burža Arābs stāv pa lielam viens pats pie ūdens. Nu labi, 5 gadus ne. 10 gadus atpakaļ tā arī bija. Nebija nekas apkārt īpaši. Dubai Marina nebija, Marina nebija nekas. Un es jau tā īstenībā, ja tā atskatās salīdzinoši vēl aizbrauc, jo tas lielais bums jau vēl bija pāris gadi atpakaļ. Tā kā es jau salīdzinoši vēlu. Bet pašā brīdī pietiekami. Jā, protams, es paspēju. Arī jāskatās, kur tu nokļūsti. Man ļoti paveicās, es nokļuvu tādā birojā, kur vienkārši ir mega projekti, kuriem faktiski visu laiku ir kaut kādi, vai ja ne Emirātos, tad ir Saudos, ja nav tur, tad ir tur. Tā kā visu laiku ir kaut kādi potenciāli projekti visu laiku faktiski. Un, tā es faktiski nokļuvu tur. Brīnumzemē. Un tas arī īstenībā ir interesanti. Es jau to stāstīju, kad es 2 gadus biju plānojis tur būšu. Un bija darba līgums. Un esmu 10. Un darba līgums bija uz 2 gadiem, un tad pagarināju, un tad kaut kā tas viss ievirzījās. Kā viss salikās. Jā. Bet par to tieši jūsu pusi, tā kā par tavu uzņēmumu mēs parunāsim pēc nelielas pauzītes. Tagad pieķeramies pie pasaka pareizi, kā bija. Zenera Space īstenībā. Zenera Space. Jā. Es kā pateicu pirmā reize Zenera, tā visi es vairs Zenera Space. Tas ir tavs uzņēmums. Tavs un tava kolēģa no Eikoma. Jā, tieši tā. Okay. Nažmus. Tātad jūs, kā viņu sauc? Nažmus. Viņš ir indietis, teica. Viņš ir indietis, bet ar... Indiešu izcelsmes. Indiešu izcelsmes, viņam ir nīderlandiešu saknes. Viņš arī studējis tur, bet tā kā mamma Nīderlandē, tēvs indietis. Un ko es ar to visu gribēju teikt, tagad aizmirst domu, bet respektīvi, droši stāsti. Zenera. Kā pateikt Zenera, tā viss Zenera. Nezinu, kāpēc to gribēju kaut ko baigi pateikt, bet gan jau atnāks atpakaļ galvā. Gan jau par to, kā mēs sākām. Arī par to, bet kaut ko vēl tur baigi gribēju. Par to, ka jūs Eikomā sastrādājāties, sapratāt, ka mēs varam paši. Jā, sorry tev, ka es to pārņaucu. Īstenībā es nezinu, tā gan ir, varbūt es nekad dzīvē neesmu līdz kaut kādus tur punktus vai mērķus, ka man tur gribās sasniegt kaut ko, bet to, kad es vēlos savu uzņēmumu, tieši arhitektūrā es faktiski vienmēr zināju, tāpēc arī es, piemēram, universitātes laikā jau 2. kursā mums bija ar kursa biedru savs uzņēmums, jau tad jau bija kaut kāda vēlme kaut ko darīt savam. Bet, un arī tur strādāju kaut kādā ziņā, tur arī kaut kādā pamainījās drusku struktūra, arī tā koncepta komanda nepajuka, bet tika novirzīti cilvēki dažādos citos projektos, un tad vienkārši mums kaut kā tas kodols vairs nepalika, mums tur priekšniece aizgāja, vēl kāds aiziet. Vispār Emirātu pats zina, ir vieta, kur nemitīgi cilvēki mainās. Tad tur 3-2 gadi, kāds prom, kāds 10, kāds 20, bet respektīvi cilvēki ļoti, ļoti mainās. Mēs pirms tam bijām kopīgi piedalījušies atsevišķi konkursā, nevis konkursā, bet mēs vienkārši uztaisījām tādu projektu for fun. Vēl strādājot Eikomā, kur mēs strādājam Smog Towers, smoga torņu sistēma Delī, kas respektīvi attīra piesārņojumu. Respektīvi, piesārņojums tiek pārvērsts grafītā, un grafītu, respektīvi, atkal var izmantot. Protams, tas arī bija tāds futuristisks
futuristisks pasākums, bet mēs ar šo projektu dabūjām arhitektūras pasaules gada balvas nomināciju. Tas bija tāds jau pirmais, kad, lai kaut kas var interesants sanākt. Jūs varat arī, jūs sajūtāt, kad ir... Jā, un tā saprotu, arhitektūras gada pasaules gada kaut vai nominācija, balva, tur ir piedalās vairāk kā 16,000 darbi, tur piedalās visi lielie pasaules biroji, tas jau tāds pirmais tāds posms. Lielais solīts, jā. Es īstenībā labs jautājums, vai kāds vēl Latvijam ir nominācija. Varētu būt arī, ka nav. Es īstenībā neesmu dzirdējis nemaz, jā. Jā, un tad tas bija tāds pirmais atskaites punkts. Īstenībā mēs pat laikam būtu dabūjuši to balvu, bet mums neiedeva arī tur savu politisku iemeslu dēļ, jo tur tika pieskarts Indija, viss tas pollution un tā tālāk, piesārņojums un respektīvi mēs nozarējām, bet tik un tā bija lieliska pieredze. Tas kaut kādā ziņā mums pašiem parādīja, nolikt arī nedaudz uz kartes, jo mums bija kaut kur iet, jau tu redzi, ka tev jau ir kaut kāda nominācija. Tev ir ko stāstīt, jau parādīt, jā. Un tad bija tā, kad mēs nolēmām salikt kaut kādu savu portfolio kopā un sarunājām tā, dabūsim pirmā projektu, abējiem prom no EICOM. Un naši mums jau visnībā aizgāja pāris nedēļas iepriekš, jau bija sarunas, ka mums varētu būt viens projekts. Un tā arī faktiski bija. Mēs dabījām vienu pirmo projektu, mēs abi aizgājām prom. Un tā mēs sākām savu ceļu jau 4,5 gadi. Un mēs īstenībā strauji esam auguši, kāpuši. Sākām mēs divatā, viņš pie manas dzīvoklī, es pie viņa dzīvoklī, divatā zīmējām, darījām, un tā arī mēs kaut kādus pirmos pāris projekts piebeidzām, kas arī īstenībā pirmais projekts bija Eģiptē, un tad tie projekti pamazām kaut kā aug, un tad paralēli tam mēs karājām kaut kādu portfolio, un tad tev rodās tas kaut kāda bāze, ko tev rādīt. Un tad tajā laikā varbūt tās tagad vairs nesako, bet tagad mums bija vienmēr tāda kā kaut kāda doma, pēc 2 gadiem taisīt kaut kādu futuristisku projektu, kas nav saistīts ne ar ko, vienkārši pēc sajūtām. Parādīt, ko jūs varat. Jā, un tas varbūt tādu kaut ko, kas pilnīgi ārpus, kas tad pirmais bija tas Smoke Towers, tad otrais nāca šis Dubai Downtown Circle. Tas bija tas, ko tu minēji, tas bija tas, pēc kā jūs tieši Dubajā palikāt zinām, jā? Jā, tas noteikti mums iedeva tādu ļoti, ļoti, ļoti milzīgu atspērienu punktu. Un, respektīvi šis riņķis, kas apkārt Burj Khalifai, kas ir pasaules augstākā ēka. Un to mēs arī nejauši īstenībā kaut kur vienkārši tā tas vēl bija Covid laiks, nejauši tā kā sēžot, kaut ko tur skicējot, kaut kā salikām un likās kaut kas foršs, varbūt kaut kas interesants sanāk. Mēs tā vienkārši sēdējām, zīmējām, mēs izdomājām kaut ko nereāli krūtu. Tā jau tās idejas jau kā rodās, vai tur sēdi. Jā, nebija tāda apzināta kaut kas tēt mums jāuztais. Mēs strādājām īstenībā pie citu projektu, vienkārši kaut kā salikās un ka likās, šitā forša ideja varētu bišķiņ detalizētāk to kaut kā sagatavot. Un tas projekts bija noteikti tāds liels pavērsienu punkts, tāpēc, ka tas projekts izpelnījās mega rezonanci visu pasaules līmenī, tā kā mēs bijām publicēti, es neskaitīšu visu arhitektūras lielos mēdījus, bet bija visi ASV, Lielbritānijas, Francijas, Itālijas, visi lielie mēdīji, tur sākot ar BBC, CNN, The Guardian, New York Times, Reuters, visi lielie mēdīji, tāpēc no Indijas mums sūtīja no avīzēm, kad ir printēts, un ļoti tiešām tas tādu lielu rezonanci radīja. Bija, protams, arī negatīvi daudz komentāru, ļoti daudz bija negatīvi komentāri. Tas ir normāli. Jā, un es sevišķi tad, ja kaut kas jauns tiek radīts, tā kā kas varbūt tās ir neordinārs. Apgrāst esošo. Jā, un kas varbūt izsit no mūsu kaut kāds komforta zonas. Bet tā arī bija kaut kāda savu veidu provokācija, arī kaut kāda savu iespēju radīt diskusiju par to, kāpēc aizstāvēt sevi, savu ideju. Tas ir viens, bet arī kopumā tas bija Covid laiks, tas bija tāds, varbūt tās veids, kāpēc mēs dzīvojam tā, kā mēs dzīvojam, kāpēc mēs pilsētas projektējam tā, kā mēs projektējam, sevišķi skatoties, kāda ir urbanizācija šobrīd pasaulē. Un tie dati arī tā kā ir, ja, nezinu, tur 70 gadu atpakaļ urbanizācija pilsētās cilvēki dzīvoja 30%, ja nemaldos, šobrīd drusku virs 50, un jau tur 50. gadā soli 70, skaidrs, ka lielajās pilsētās tā kapacitāte nav tāda, lai visu šo plūsmu tā kā uzņemt. Un mēs aizvien ieturam tā kā tos esošos pilsētu plānošanas, jaunām pilsētām esošos to tipoloģiju, bet
acīm redzam, mēs vienkārši šī tipoloģija nespēja uzsūkt to daudzumu, kas dzīvo šajās pilsētās. Un tādā ziņā Saudi ir kaut kāda arī, tur ir redzams, ka tur nāk iekšā kaut kādas jaunas, pilnībā neordināras idejas, jaunas skatījumi. Bet tas būs labi vai slikti, to laiks rādīs. Tas ir labs jautājums, jā. Arī šis, ko mēs darām, tas noteikti nav tā kā statements, jā, šādi ir jāprojektē, es nezinu, pilsētas vai kā, jā. Bet drosmīgākie mēģina. Jā, kāpēc ne? Un skatās, testē tieši tā. Kāpēc ne? Un jā, īstenībā tur bija, tas tiešām deva tādu iespēju arī tādā Dubajas līmenī, gan tas nokļuva, zinu, šeiku tur acīs, tur nokļuva tur MR, nezinu, īpašnieku un citu lielu attīstītāju tā kā acīs, un tiešām mēs saņēmām daudz zvanus, un aizvien īstenībā ir tā, ka cilvēki cenšas domāt, kā mēs to varētu realizēt, un tur ir aizvien sarunas par to, kā tas varbūt tās. Ka varbūt tas varētu būt kādu dienu. Kaut kādu dienu vai kā to varētu realizēt, tur problēmas, protams, ir ar zemi, bet varbūt citā vietā, bet aizvien ir diskusijas īstenībā par to, kā tas varbūt tās kādiem tik kaut kur realizēt. Tik forši. Jā, īstenībā mums bija tā noklusis, tā labi to atgādināja. Bija noklusis un tieši kaut kad nesen mums tieši birojā arī bija cilvēki, kas tieši tā kā ļoti interesējās, kā mēs to varētu realizēt. Īstenot. Jā. Starp citu, ko atnāca prātā, pilnīgi aizmirst bija šo, te, kas bija Dubajā. Es braukāju skatīties apkārt visādas villu. Man vispār es tikai vairāk sapratu, ka man tas villu biznesa vairāk interesē un vispār tā visa joma. Un es biju aizbraucis uz Pearl Jumeirah Island, kas kādreiz baigi bija izslavēta, un tagad viņi tur tāda nav daudz kas pabeigts. Iesākts ir villas, bet nav pabeigts. Lokācija perfekta, ļoti smuka forša. Tur, kad tas Nisī beach un viss tas. Es pamanīju jūsu whiteboard, celtniecības construction board, Zenera, Space. Jā. Tas ir jūsu projekts, kaut kas bija kādreiz iesākts un... Ļoti daudz Emirātos arī projekti ir tādi, kas pasūtītājs ir kaut ko sācis, viņš ir iepauzējis, ir kaut kas iesaldēts, viņš atkal atsāk un turpina. Un, jā, šis projekts... Tad jūs arī pasūtījums tādus taisat arī mazos, teiksim tā? Mēs villas aizvien paralēli arī, mēs tik un tā strādājam privātiem klientiem, tā kā privātiem tieši attīstītājiem villām. Kas ir end users? Jā. Privātpersona. Jā, tas ir privātpersona. Okay. Jā, mēs aizvien arī ar šādi projektiem strādājam. Protams, mēs sākam ar izskatīt, tā kā mums ir bijuši piedāvājumi nopietni projektēt ekskluzīvāko lielāko villu Dubai Hills. Mēs atteicāmies no tāpēc, ka pasūta mums bija divas. Tā, lai arī saprot, kāda Emirātos tā tomēr... Ka viss nav manā putra un viss nav vienradžu un tas ir viens, bet otrs ir tas, kad kādi ir pasūtītāji, kad ir tādi, kas nezin, kā sevi pilnībā ir tā kā neiespējami resursi, bet nezin, kā tos realizēt. Mēs ļoti labi atceros, mēs sēdējām 2 stundas tajā mītingā, ar viņiem bija pirmā tikšanās, un mēs labi tā kā saskatāmies, tā kā, kas te notiek. Viena kāpnes kaut kāda tur renesanse baroks, vienā īstenībā kaut kādi džungļi, tāda viņš ir kaut kāda tā kā pilnīgs absolūts hauss un bardaks, bet tā būtu lielākā bijusi vila un tāda ekskluzīvākā vila Dubai Hills, bet mēs toreiz atteicāmies. Cik viņai bija plus mīnus summa, neatceries? Nē, es tagad neatceros, es to nepateikšu. Tas ir no nulles bijis tev grūti būtu pateikt, jā. Jo es zinu, ka Ellingtons laikam ir uzbūvējis lielāko vilu. Mēs ar 2 projektus viņiem strādājuši. Ļoti labs attīstītājs, man patīk. Man liekas, ka kvalitatīvs un... Jā, salīdzinoši. Ņemot vērā, kāda ir kvalitāte tuvojas austrumos, man liekas, ka viņiem ir ok. Viņiem nereāli laba tirgošana notiek. Un te viņi teica, viņiem ir nevis lielākā, dārgākā vila 350 miljonu dirham. Mēs īstenībā ar viņiem vilas nesam strādājuši. Mēs taisījām viņiem 2 dzīvojamās ēkas. Dubajā? Jā. Kuras? Kā viņš saucās, Ellington House, viens un kā otrai. Tas ir Dubai Hills sanāk. Tas, kas ir Dubai Hills viņiem, jā, tiem basēniem uz katra balkona. Nē, viņiem ir vēl, projektu nezinu, bet jā, tas ir Dubai Hills, respektīvi 2, nav pārāk lieli torņi, tur 12 stāvi, tur, jā, 12 stāvu apbūve. Jā, tas bija tāds ar viens no tādiem lielajiem attīstītājiem, salīdzinoši lielajiem attīstītājiem, kas mums no pašā sākumā jau tā diezgan uzrunāja. Mēs īstenībā nesen taisījām arī viņu izveidotājiem arī personiski, viņa vilu, tā kā, jā. Jūs strādājat ar visiem palielam attīstītājiem? Tādiem visiem nē. MRs, tas ir skaidrs? MRs, mums tiešām ir daudz projekti ar MR. Torņi arī lielie, jā, augstie?
mēs tik īstenībā Remā ir tā, ka mums ir bijuši ļoti daudz villas un townhouses, bet, tu pats zini, ka Emirātos neprojektēja tā kā vienu, tur uzreiz ir 400-500, tā kā tie ir lieli kompleksi. Jā, bet arī nav jēga mazākus. Arī Latvijā nav jēga būvēt privātu māju, ja ciemat, ja nav vismaz 20 mājas, būsim reāli, nav. Protams, Dubajā pilnīgi citā griezienē. Un, tad ir tāda tipa, un tad ir arī bijuši Mina Rašīdi, tu zini, tur ir kaut kādi, tur ir trīs ēkas, tad ir arī lielākā laikam bijusi, pēc Latvijas skaita ir vienkārši tur ir G plus free people, rating. Ground floors, podiums. Jā, tad tur sanāk laikam pēc Latvijas skaita 22 stāvi, tas laikam tāds ar MR, kas nav laikam baigi liels. Jā, ņemot vērā MR, jā. Principā jau MR arī ir tā, ka Dubai Hills tā būve ir tieši līdz 18 stāviem, faktiski augstākie īsti laikam nemaz nav. Bet tas ir forši, man patīk viņa zonē. Jā, un viņiem lielākie projekti tikai ir downtown, kas ir augstiem, faktiski nekur apkārt. Marina, loģiski, bet labi, tur vairs nav ko būvēt, tur ir tik vispār būvēts jau. Jā. Tur gan bišķiņ tā arhitektūra, man tā liekas, bišķiņ smieklīgi, jo tur viens apaļš tornis, otrs trīsstūrains, un visi viens otram blakus bišķiņ nav nokontrolējuši, bet uz Palmas esat kaut ko plānojuši? Uz Palmas ir bijuši, īstenībā labs jautājums. Gan jau privātie pasūtītāji bijuši? Jā, privātais pasūtītājs bija ar ekskluzīvu. Tur īstenībā bija ļoti interesanti arhitektūra, kā mēs taisījām, bet tagad tur ir iepauzēts ar tas projekts, bet tur bija arī tā, ka uz balkoniem bija baseini un bija tiešām tādi, tur zem apbūve, tur 6 stāvu apbūve. Tā arī, jā. Ekskluzīvi dzīvokļi, lieli dzīvokļi, pat bija 400 kvadrātmetri un tādi pa visu stāvu. Gan jau tur, kur ir W rezidents. Jā, tur par W. Tajās, es vienkārši tur skrēju garām tieši, es atceros, tur ir, es pat zinu, pa ko tu laikam runā. Viņi ir iepauzējuši, jā. Ja tas ir tas projekts, Nē, tas nav, es zinu, ko tu domā. Tas ir, to darījis, man liekas, Normans Fosters. To, kas tur ir attīstītājs. Bet viņš ļoti, ļoti vizuāli nereāli krūts īstenībā, ļoti nereāli krūts. Jā. Tur nav daudz villu, laikam, ka 40 villas maksimums, varbūt pat mazāk. Bet viņš tāds ļoti krūts, jā. Būt arī neatceros, kā viņš sauc. Bet, mēs sapratām, tur, kur tas W, tur, kur tas viss ir. Kur ir Atlantis plus mīnus tā puse visa. Jā, un tur bija plānota ekskluzīva dzīve. Tas, laikam, uz Palmu. Tur bijuši ir kaut kādas vielas, kur mēs pārtaisam. Flipojat. Jā. Kaut kāda ir īpašnieks nopircis un izdomā pilnībā visu. Tas ir labs biznes īstenībā. Nē, tas bija arī privātam. Bet, arī privāti tā dara, ka viņi noflipo tīri. Jo uz Palmas arī jau tur daudz, kas ir būvēts jau gadus cik atpakaļ. Un tur tas arī daudz, un tu jūti īstenībā par to 10 gadu starpību, tu īstenībā jūti, ka viņi jau ir 10 gadus veci. Jā, var just, var. Arī Marinā īstenībā ir tā, ka tur tos toņus reiz, kas ir sanāk būvēt, viņi pat krīt ārā no tā kaut kāda vizuālā konteksta. Absolūti, no kopējā konteksta, jā. Tāpat tās, kā es sapratu, tas Londonai, tas Apples arī, viņš pat reiz ir apsturēts un... Es nezinu, kāds ir iemesls, kad apturēts, bet jā, tas Dubajā. Dubajā, jā. Viņš ir apturēts. Viņš grimstot it kā. Okay. Viņam viena kāja grimst, un tāpēc viņi nelieto, jā. Okay. Jā, tā īstenībā tur viņi ar to promenādu ļoti forši sataisīja. Blue Waters, viss tas man arī patīk tā lokācija forši. Jā. Interesanti. Kaut kādas, tu teici, Ellingtona, teiksim tā, dūžiem jūs esat plānojuši villas. Ir tu Royal Family kaut ko arī zīmējis pietuvinātiem cilvēkiem? Royal Family ir bijis tikai, kad mums ir bijuši proposali tā kā ar Royalām, bet mēs neesam dabūjuši projektu tieši konkrēti Royal Family. Eikumā, tie strādāja, bija mega liela vila, 15,000 kvadrātmetri. Crazy. Jā. Mums dzīvokļu māja Latvijā ir 74 dzīvokļi, es nemaldos, pie 6,000 kvadrātmetru, 2 kāpņu telpas. Tas sanāk 2 tādas mājas, viņam ir villa. Tas ir bez viesa mājas. Tas ir bez viesa mājas, jā. Starp citu, tas viņiem tas tāds interesants pasākums, ka viņiem ir 3 viesistabas ar 6 divāniem milzīgiem, jo visi ģimenes locekļi ir jāizsēdina. Tā kā tas ir crazy. Okay. Jā, bet mums personīgi nav sanācis no karaliskās ģimenes, jā, Royal. Ko? Tu to pateici tā? Nē, protams, būtu interesanti. Kāpēc? Būtu interesanti. Nē, būs, es absolūti ticu. Mums ar viņa biroju mums tieši ar Dubais šeiku biroju, dizaina biroju. Tagad sākam sadarboties arī pirmiem, bet tur tāda neliela projekta. Bet, viņiem ir kaut kāda projekta, kas atsevišķi ar viņu tieši konkrēti ir saistība.
Kas bija jūsu pirmais projekts? Atceries, tu teici, nevis Kiprā, bet Eģiptē. Jā, Eģiptē. Tas, starp citu, bija arī ar MR. Tajā laikā tas gan bija, mēs sākām strādāt ar MR māsas kompāniju, bija tāda kompānija MRX. Viņiem bija, viņš šobrīd vairs neeksistē. Tajā laikā vienkārši MRam bija daudz, par ko viņi deva teiksim, MRX, kas tāda māsas kompānija, tur bija tāda arī jaunāka cilvēka strādāja, mēs bijām tādi, tur visi tādi plus mīnus vienādi, kas arī tur vadīja visus tos projektus. Un tagad īstenībā daudz no tiem cilvēkiem ir MRā ļoti augstos amatos. Un tā arī tas kaut kādā ziņā vienmēr ir, mēs ar viņiem kaut kā esam auguši kopā un viņi ar mums, un tad tas kaut kā apusē ir izveidojis tāda laba sadarbība. Un, jā, tas bija pirmais projekts. Pirmais projekts bija dzīvojamās, bija 12 un 15 tūkstoši kvadrātmetru dzīvokļu ēkas, Marasī, Eģiptē. Jā, tas bija pirmais mūsu projekts. Un pēc tam sekoja īstenībā pirmie tādi jau arī ar viņiem konkursi, kur bija uzaicinātie konkursi, kurš tik un tā tu nopelni, bet tik uzaicināti. Jā, tā ir tāda atšķirība. Emirātos bieži, kad ir respektīvi atmaksātai konkursi, kur uzaicina pēc pasūtījuma vēlmēm tur 3-4 birojus, visiem vienādi samaksā un uzvarētājs dabūna projektu. Jā, ka tu arī mēģinot tik un tā nopelni. Es tik un tā nopelni. Ceļš mēs tajā laikā sākām, tas mums bija tiešām tāds jau tā kā liels protams, kaut vai tikai būt tur un piedalīties. Jā. Kas ir īstenībā loģiski, ka tu ieguldi savu laiku, darbu, tas ir normāli, ka par viņu ir jāsamaksā. Un tad tie, kas uzvar, tad viņi dabūna visu un jackpotu. Tas ir normāli, tas būtu tikai loģiski. Tur īstenībā, es nezinu, varbūt tās, kā tas tiek, piemēram, vēl mēs skatāmies Latvijas kontekstu, kā tas tiek skatīts, kaut kāda konkurences. Iesniedz skices un tāds ir. Jā, bet es domāju, kā tas veicināt konkurences. Tur jo Latvijā, laikam, jebkurai publiskai iemelotos būvēri jābūt konkursam par reizi. Absolūti. Jā. Nav citu variantu. Un, tur respektīvi ir šie privātie, vai tu uzaicini konkrēti jau konkrēti biroju, kas tev izstrādās, vai kaut kādiem lielākiem ir, vai kaut ko, vai tas, kas būs master developers, tad viņš arī pēc idejas, vismaz es zinu, ka Dubajā tā ir laikam master developers, ja piemēram nemārs, tad viņš arī nosaka tos spēles noteikumus. Kā būs, kas būs un tā tālāk. Vismaz cik tu domā pēc kaut kādiem lielumiem un tā tālāk? Vispār par lokāciju, un tad visticamāk viņi uzaicina tos arhitektus, kurus viņi grib uzaicināt. Visticamāk, ka nav tas publiskais, kā mums Latvijā, Eiropā. Nav nekur publiskais. Jā, ka viņiem ir viss tā, kā mēs gribam, tā mēs darīsim. Visiem lielajiem attīstītājiem Emirātos, Indijā, Saudos, jebkuram īstenībā lielajiem attīstītājiem ir pre-qualifications, respektīvi tu nemaz nevari tikt pie viņiem, kamēr neesi viņiem reģistrējies, kur ir diezgan liels process, kas īstenībā, tur ļoti daudzām lietām jābūt izpildītām dažādiem certifikācijām. Kas ir pareizi. Jā, un izpildot šo, tu tikai vispār vari kaut kur sākt pretendēt. Un, piemēram, ja Emirātos vēl tu tajā pre-qualificationā vari vēl tikt, tad Saudos tur vēl kategorijas, tur A, B, C, D ir, kur iedalās arhitektūra sākuma augšā, tur varbūt Normans Foster Zaha, un tur otrajā un trešajā jau ir tur stāra arhitektūra. Mēs īstenībā pie tās pre-qualifications tu īsti netiec, tur ļoti grūti tikt. Un mēs tagad esam diviem lieliem attīstītājiem tieši pabeiguši tā pre-qualification, tā kā tur izstāst diezgan labi tas potenciāls, ka varētu būt tāds, tur jau tāds sarunas konkrēts par vienu konkrētu projektu. Bet, tur vienkārši tikt fiziski, lai tu tur reģistrētos ir grūti, jo tur daudz jābūt prasībām, kas tev tur ir reģistrēti, tur visādi ISO certifikāti, drošības, tur QQC un tā tālāk. Jā, jūs neesat diletanti. Jā, un tur tāpat tās par visām finanšu atskaitēm, lai tur, jo tāpat tās ļoti padzina Emirātos, ir ļoti daudz tādas fiktīvas lietas, kas tiek kārtotas un kaut kas mahinēts un tā tālāk, tā kā, lai izskaustu kaut kādas šādas, un lai tomēr kaut kāda arī finansiālā tīrība, arī visādi finanšu auditi un tā tālāk tiek prasīts. Tā daudziem liekas, ka Dubajā vienalga ved skaidru naudu un dara, ko grib, nav gluži arī tā. Nav gluži tā. Tas arī atkal stereotips. Jā, stereotips. Gan jau, ka bija laba laika atpakaļ, bet... Es esmu dzirdējis stāstus, kā tas viss notika tur ar privātām lidmašīnām, somām veda, bet tas ir atkal gadi 5 atpakaļ. Tieši tā. Nav vairs neviens ieinteresēts. Īsumā pat Krieviem jau ir diezgan grūti kaut ko izdarīt. Jā, atvērt kontus, kaut ko nopirkt, jo man šito stāstīja, ka pagājuši gadu saprata to, ka lielākie penthausi, krūtākās vilas sāk piederēt Krievu, teiksim tā, slāvu vārdiem, uzvārdiem, jo tur arī bija Ukraiņi un tā tālāk. Jā, Ukraiņi ir daudz. Viņi uzreiz saprata, ka mums ir bišķiņi jāpieliek šitā kaut kāda pauzīta. Ka nevar arī tagad beztalkā nākt un tur miljonus grozīt. Nav arī tā.
Bet tas ir tāds klasiskais melnais mārketings, ko vienmēr mēģina izspēlēt, ka runā par Dubaju. Viņi jau drīz aizies pa burbuli, jo viņi tur šita, nav arī tā. Jā, bet daudz stereotipu arī ļoti valkās līdz tuviem austrumiem. Protams, jā, bet tajā pašā brīdī to, ko es esmu redzējis un būdams tur tajā kaut cik bišķiņ tajā vidē, ar savu pieredzi redzot, visi viņi, teiksim tā, Royal Family zina, ko viņi dara. Dubajā? Jā. Es nezinu par visiem emirātiem tagad, bet Es to jāsaprot, ka ļoti daudz, kam visam priekšā un ļoti daudz, ko kontrolē ir tieši Abu Dhabi. Abu Dhabi. Es to zinu, ka viņš ir galvenais vispār tam visam. Ne tieši par šeiku, bet vispār arī par kaut kādām biznesa pusēm. Viņi ir tie, kas nosaka. Viņi tie, kas nosaka. Ļoti daudz kaut kādu lielu nekustamu īpašumi projekti ir tieši Abu Dhabi kontrolē, vienkārši neviens to nezina. Jā. Man tā arī izstāstīja to domu, ka tas galvenais teiksim tā, jumts visam ir Abu Dhabi. Jā, noteikti. Un tad tikai vispārējais. Bet tas, ko dara tas pats Dubajs, nevar teikt princis, tā kā valdnieks. Man patīk tā doma, ko viņš dara. Viņš savāc visu no visas pasaules, kas vislabāk strādā un saliek vienā vietā. Protams, varbūt vai visu, tas ir labs jautājums, stiepts jēdziens, bet lielākoties jā. Tā jau laikam tur jāstās daudzos piemēros. Tieši tā, mēs varam ieiet detaļās beigās un daudz, kur varbūt būs nē, bet Jo, varbūt tāds labs piemērs, vienmēr saku, ir piemēram tieši kaut kāda universitāšu un izglītības sistēma, kad tas vienkārši tās labs pamats un paraugs, kad respektīvi, ja skatos kaut kādu manu draugu vietējo tieši draugu, kas ir, tur 50 gadi, viņi visi studējuši ir ārpusē, tur, ASV labākās universitātes, tur Lielbritānijas labākās, Francijas, pārsvarā tās ir top universitātes, bet ko viņi izdarīja, jau gadus 10 atpakaļ, viņi teica, kāpēc mēs sūtam ārā, viņi ielika visas universitātes Emirātos. Šobrīd faktiski visām lielajām universitātēm filiāli ir Abu Dhabi vai Dubajā. Es zināju statistiku, tas bija jau pirms gadiem, kādiem 6, 7, tur bija vairāk kā 90 pasaules universitāšu filiāles tur. Es domāju, tā ir vēl vairāk. Absolūti. Jā, tā kā tas ir tās piemērs, kad kā varbūt viņi nedomā, bet kā viņi kaut kādus biznesu un idejas un pievilina cilvēkus. Jo tas nav tikai pliks mārketings. Jā, absolūti. Jā. Un tik tiešām tā ir, ka viņi vairs ar kā tas būs pareizi ar naftu, ar oilu, naftu, jā, ka viņiem jau tas ienākums ir tik minimāls paliks. Un Dubajā noteikti, jā. Absolūti minimāls. Tiešām, tur, laikam, ja es nemaldos, ko 3%, kas ir vispār nekas. Abu Dhabi ir milzīgs, bet Dubajā noteikti ir maz. Bet viņiem ir tas resurs, es nepateikšu tur gados, bet es saprotu, tur gadi 10, 20, un tas arī laikam. Bet es negribu. Bet tajā pašā brīdī viņi ļoti smuki izdomā, kā vēl izdarīt tā, lai mēs būtu interesanti un mēs dzīvot arī tad, kad tas beigsies. Bet mums jau ir vēl 5, 6 nozars, kas mums ienesīs naudiņu. Tāpēc man ļoti patīk, cik viņi ļoti uz priekšu domā, un tas nav tikai par augstceltnēm, par kaut kādiem ego vai vēl kaut ko absolūti nē. Tas arī ir paralēli, nevar teikt. Ka... Jā, bet tajā pašā brīdī man patīk, ka karaliskai ģimenei nevajag kaut... Viņiem, teiksim tā, tas nav naudas jautājums, tas ir prestižs jautājums. Jā. Un tas uzreiz ir pilnīgi cits stāsts, ka tu sēdi pie galda runa par prestižu un par tēlu, nekā par vienkārši piepelnīties. Jā. Pilnīgi cita lieta ir. Kāda tad ir politika, teiksim tā, kā tiek izspēlēta. Kurš ir vismīļākais tavs projekts, ko tu esi radījis? Es laikam tā arī jāsadala 2 punktos. Viens ir, kad es strādāju Eikamā. Laikam, te, kad tu esi jau Zenērā. Savs, jā. Kaut gan īsumā, gan. Ja tev ir vieglāk sāc ar Eikamu. Jā, tāpēc, ka Eikamā tiešām ir tāds viens izteikts projekts, kurus var pateikt, bija saucās Jabal Adana, tas respektīvi tāds ekskluzīvs 5 zvaigžņu, tāda kā viesnīca, kas beidzās ar tā kā vielām, tādās arī plūstošā ģeometrijā. Tuvu pie Saudarābijas robežas pašā jūras krastā, un tā bija tur apakšā bija Royal Family tam projektam. Un tas bija tur bija tiešām fantastiska arhitektūra. Tur gan tas projekts, es saprotu, ir iepauzēts. Mēs viņu izstrādājām līdz schematic design, kā lai to latviski iztolko. Detaļu tas arī nav korekti, tāpēc, ka Emirātos, tāpēc, ka Latvijā ir kā skiču projekts, tehniskais projekts. Emirātos ir, dažreiz pat ir pre-koncepti, tā kā pre-skiču projekts, vai tā kā pirms skiču projekts. Mums arī tāds ir, ka tu vari tīri parādīt intensitāti pret iegūtajiem kvadrātmetriem, Jā, tad ir koncepts, tad ir schematic design, un tad vēl ir detail design.
Un tad vēl ir tenders, un tā kā respektīvi tās fāzes. Jums ir bijuši vairāk. Jā, mums man liekas, es negribu mums ir 3 palielam. Jā, man liekas, un tur vēl aiziet tender, IFC, tur kopā kaut 6 tas fāzes ir. Un tas, laikam, arī, ja nemaldos, pēc Lielbritānijas standarta, man tā liekas. Ļoti daudz, kas īstenībā viņiem ir no Britiem paņemts. Jā, skolu mākslas sistēma arī tur daudz, kas ir no... Jā. Un, tas ir tāds noteikti, tas ir tāds viens projekts, ko es gribētu noteikti izcelt no tā laika, tas man tāds viegls reiz pateikt. Cik tur bija villas? Tur bija 5 ekskluzīvas vielas, kas bija tiešām pašā galā, bet tur tā viesnīca bija tāda izliekta forma. Īstenībā, viņi publicēts tas projekts, viņš ir pieejams apsīties, bet viņš šobrīd ir iepauzēts. Bet tur bija tiešām tāda, tas tāds, laikam, mans top projekts, ko esmu strādājis tieši Eikumā. Tieši no tāda kaut kāda arhitektoniska telpiskā risinājuma, kāds veidols ir galā. Ja runājam par esošo šobrīd, grūti teikt īstenībā. Šobrīd tas Indijas projekts varētu būt noteikti viens tāds, kur tiešām tas tāds... Tas ir pat tām lidostām. Jā, tas ir tāds Airport City, tur tiešām tas arī gan fasādes, gan risinājumi ir ļoti, ļoti iespējami. Mēs arī tagad iesaistām arī tieši tam projektam tā kā BIM komandu, kas faktiski viņi ir veikuši patentu, kas pārnes no tehniskā tieši risinājuma no Raina uz BIM. Šobrīd tā ir liela problēma. Šobrīd visi projekti tiek izstrādāti BIM sistēmā, lielākoties rētiem izņēmumiem. Un, respektīvi, problēma, un tā sistēma parasti ļoti viegli sasaistīt tur ar SketchUp vai ar AutoCAD, jo parasti koncepti tiek izstrādāti tur SketchUpā, AutoCAdā vai tur Rhino 3D Max, un pēc tam jāpāriet uz BIM tieši tehniskajā daļā. Jo BIMā ir, teikšu tā, grūti kontrolēt līnijas, īsevišķi tā kaut kāds plūstošs, tur ir ļoti grūti kontrolēt. Un tad tie ir tie cilvēki, kas tā kā radīja programmu, respektīvi, vai tā kā pluginu, kas respektīvi var pārnest no tieši tā Rhino, kur atkal tās ļoti tiešām tur var strādāt ar franciskām formām, kā no tā Rhino pārnest uz to tehnisko tieši daļu. Un tad mēs arī sastrādājamies, viņam tas ir tāds interesants. Bet jā, laikam, ja jāizceļ, tad tas varētu būt tas Indijas projekts. Vai arī tas pats Dubai Downtown, tad tomēr bija tāda fantastiska pieredze no visas tās uzmanības un visu tā, kas varbūt tas arī... ļoti liela rezonance. Jā, tāda milzīga. Jā, milzīga. Mums īstenībā tas arī bija smieklīgi. Mēs tajā laikā arī bijām. Mēs bijām, cik tur bijām, 4 cilvēki. Jā. Un 5 varbūt kaut kas tās. Un mums toreiz mēs satikām kaut kādus draugus, kas ir strādājuši iepriekš mums, vai strādāt citos arhitektūros, kas jums tur ir marketinga komanda. Un mums nav neviens mēs paši vienkārši esam Instagramā ielikuši. Un tas bija tā. Ja tā ir klasika no sevis. Cik jums liels ir birojs? 5 cilvēki? Nē, tagad mums ir liels. Tagad cik jums ir cilvēki spēk? Uz vietas mums ir laikam 50, 45, 50, vēl kaut kādā tā ir ap 20, tad kopā kaut kāds 60, 70, jā. Tagad, īstenībā tas ir tāds posms, kad ir bijuši, teiksim, pa 2 gadiem tas posms, mēs sākām tur divatā savā, kā es minēju, dzīvoklī, un tad mēs īrējām tā kā, varbūt uz Dubai Design District ir tās konteineru tāds, es nezinu, kā nosaukt, biroja kvartāls. Un, respektīvi, tas saucās In5, un In5 ir sasaistīts ar autorities, tā kā ar, kā lai es to ko, tā kā... Tā kā tas būtu tā kā governments, tā kā pašvaldības. Jā, pašvaldībām, kas viņi palīdz tev kā jaunu uzņēmumu, kaut kādam startupam, palīdz tev pierģistrēt, palīdz sakārtot dokumentus. Viņi īstenībā mums tur ļoti daudz tos jautājumus sakārto, un tad mums sākumā tur īrējām mazu tāpu, kur mēs bijām trietā. Un tad bija tā, pirmais, pēc 2 gadiem, jau mēs esam tur jau 6-7 cilvēki, vajag lielāku telpu, un tajā pašā design distriktā, tajā esošajā, lielajā apjomā, mēs norējām pirmo ofisu, tādu lielāku, kur jau var sēdēt 20 cilvēki. Tur jau ar mēs tad saspiedāmies tā baigi, un tad pirms pusgada paņēmām turpat vēl viens telpas, un tad tās jau var īstenībā ir pilnas. Visu cieņu. Vismaz 4,5 gados. Wow. Jā, tas īstenībā tāds ir dažreiz, kas ir varbūt dažreiz pat mīnus spēlē. Mēs tikko bijām Saudos, mums tur liela prezentācija. Un tā kā tur visi tiešām brīnās par to, ka mēs 4,5 gadu, arī tas projektu klāsts un daudzums, ko mēs esam izstrādājuši, ir ļoti liels. Tā kā, tam apjomam un laikam. Un tā kā tiešām daudz prasa, tā kā tiešām tik īsā laikā jūs esat spējuši to dabūt gatavu. Bet, jā, tur atkal man jāatgriežas. Jūs nevēlkat garumā, tas, ko tu sākumā teici. Jā. Jūs pieliekat punktu.
Ļoti iespējams, tas arī tāpēc, jūs zināt, ka būs vēl un vēl un vēl, jums ir daudz ko darīt. Cik jums plus mīnus paralēli projekti ir 10, 15? Nē, vairāk. Vairāk? Jā. Okay. Vienbrīd bija ar MR, vien bija kaut kādi 6, 7 paralēli. Jā, no viena pasūtītāja 6, 7. Tas tā. Es tā pieticīgi to nosaucu. Nē, tas ir daudz, tas nav tā, ka tas ir maz. Es nesaku to, ka tas ir daudz, un tad ir tā, ka tiešām ļoti intensīvi. Jā. Un tajā laikā vēl varbūt mums tur sadalāmies vairāk, tad es varbūt tajā momentā strādāju vairāk tur ar MR projektiem, vai tur atbildu vairāk, un tad mans partneris strādāja šobrīd vairāk, piemēram, ar tiem Indijas projektiem, plus viņam tas konteksts ar Indiju ir tuvāks, daudz viņam daudz vieglāk sadarboties, jo tur arī tā kā milzīgi kontrasti tieši kultūra jautājumos, ka notiek mītingi, vispār kaut kādas diskusijas, un tur īstenībā tad drusku grūtāk nekā, piemēram, kaut vai salīdzinot ar MR. Tad mēs kaut kā dalām. Un tad, dažreiz tie 6, 7 ir vieglāki, varbūt tās nekā tas viens kaut kāds liels, piemēram, Indijā, jo tur tās tiešām noteikti tas viss darbs tāds haotiskāk. Un vēl viena lieta, kas jāmin, ka lielajiem attīstītājiem ir noteikti izveidoti daudz standarti. Respektīvi, tu kā arhitekts vai kā interjeru dizaineris. Zinām vadlīnijas, jo mēs īstenībā vēl mēs izstrādājam arhitektūru un interjeru dizainu. Okay. Un arī pēdējā laikā arī master planning, tā kā pilsētplānošana arī. Visu. Pilsētplānošana Jūs paņemat pilnu, teiksim, mēs esam lead konsultanti visiem, tā kā visiem projektiem ar MR mēs esam faktiski, ir bijuši, kur mēs esam ar interjeru tikai taisam, bet pārsvarā mēs ejam kā lead konsultanti, tad mēs paši izstrādājam interjeru arhitektūru un tad visas pārējās disciplīnas, teiksim tā, MR projektam ir kaut kādas 14 starp disciplīnas, ja tie pārsvarā ir subcontractors, respektīvi, kas apakš uzņēmumi. Jā. Jo ir īstenībā maz Emirātos arī, ja tā atskatās, ir maz biroja, kas tā kā sniedz klāstu, tur, arhitektūra, interjers, tur structural engineering, tur mechanical engineering, visu tos inženieru tīklus. Iesēžās par kaut kādu vienu un tikai. Jā, vai arī atkal tā pretēji, kad ir ļoti daudziem, piemēram, kaut kāda tur ļoti spēcīgas tās inženieru komandas, kas tur ņem, bet ļoti, varbūt tās tur, 6, 7 disciplīnas, un tad, respektīvi, bet tad viņiem atkal arhitektūra un tā dizaina puse noteikti ir daudz vājāk. Bet tādos projektos ar pārsvarā, tad tas lead design ir parasti tas, kas izstrādā arhitektūru. Jā. Tad, respektīvi, ja man ir investors, kurš grib būvēt villas, tad es tev zvanu un saku, Nil, zīmē man villas. Jā, protams, mēs izskatām noteikti visa veida projektus un tā tālāk. Patiesībā nav jau daudz tādi, kā mēs esam teikuši. Nē, ir bijuši pāris, bet principā jebkāda veida projektiem mēs esam atklāti. 100 villas būvēs? Zīmēsi? 100, jā. Būs noteikti. Interesanti. Jā. Mums vienkārši īstenībā ar to uzņēmumu ir viens labs zemes gabals uz 100 villām. Es tev varētu vairāk pēc tam pastāstīt. Protams, atkal tālāk ir jāstāsta tā kā kuram tam attīstītājiem, kāds maksā par, piemēram, par vienu, piemēram, ir, 5 modeļi, tad viņi maksā par modeļiem, vai viņi maksā, piemēram, par visu kvadratūru, respektīvi, viņi rēķina pēc kvadratūras. Piemēram, MRs rēķina pēc kvadratūras. Tāpēc tev man ir, lieli cita matemātika. Jo lieli attīstītāji nerēķina, lielākoties, 90% tiešām lieli attīstītāji, viņi pēc tā kā rēķina, kāds būs izmaksas tieši uz arhitektūru, tas ir nevis uz, piemēram, tur 5 moduļi, ir, teiksim, 400 villas, 5 tur villas, nevis uz to villu skaitu, bet respektīvi uz visu kopējo platību, uz 400 villām. Jā. Un tad vienkārši ir, 5 veidi, no kuriem var izvēlēties, tā kā doma skaidri, Okay. Interesanti, good to know. Un tie bišķiņ par cilvēcisko pusi. Beidzot par to, par ko īstenībā ir viesistabas projekts. Bet ļoti interesanti. Tas, ko es jau tev teicu, behind the scenes, pie izslēgtām kamerām, ļoti interesanti. Man tiešām ir prieks redzēt un skatīties, kad mums apkārt ir tādi latvieši, kuri iet un dara un jauni cilvēki. Paldies, prieks. Visi cieņi. Bet mēs vēl nebeidzam podcastu, vēl bišķiņ. Kas ir tas, ko tu gribi pateikt ar saviem darbiem? Tādu, protams, viens ir nopelnīt naudu, būt turīgs un tā tālāk, bet tev noteikti ir arī tā cilvēciskā puse. Kas ir tas, ko tu gribi ar to visu pateikt? Tas ir labs jautājums īstenībā. Es teiktu, kopumā jau arhitektam salīdzinoši ir tā kā vienkārši tas mantojums vai kāda pēctecība,
varbūt mantojums latviešu valodā ir tāda nedaudz negatīva pieskaņa, man liekas, angliski labi Vai ne? skan Legacy, jā. Jo tas tāds kaut Es jau piekrītu, latviski uzreiz liekas, ka tas ir kā jau uz beigām, viss kaut kas slikts, jā. Jā, un tad vārds varbūt tās būtu labs tāds legacy, protams, kad tā nozuda doma. Kaut kā, es nezinu, nav kaut kādas, es nekad dzīvē neesmu sev līdz kaut kādas tur punktus vai kaut kādas mērķis, gribu uzprojektēt to, bet kaut kā pats pašplūsmā ir gājis. Ka process pats par sevi. Jā, protams, gribētos būt kaut kādā ziņā cienītam, tur, nezinu, savu arodu, profesionāļu vidū, jā. Kas tu jau esi? Uz ko skatās, ir vēl uz ko tiekties. Tas ir labi. Pasaulē, jā, vienmēr ir vieta izaugsmē. Tas ir, protams, jā. Vienmēr var labāk, vienmēr var augstāk, bet tie pašā brīdī, jūs esat zināmi. Kā to ņem tuvos austrums, jā. Jau laikam, kad Indija arī jāsaka, jā, bet ja ņem tur tādu pasaules kontekstu, tad jau vēl ir, kur noteikti daudz kur teikties. Tas ir labi. Ļoti daudz, kur teikties. Tāpat Eiropa, mums salīdzinoši maz ir bijusi. Afrika ar šis tas ir bijis, bet maz. Bet, nezinu, Amerikā. Austrālija, piemēram, vai ne? Varētu būt interesants tirgus. Austrālija. Man tur īstenībā viens tuvs draugs strādāja par būvinžnieri tieši Jaunzēlanda, bet viņam projekti daudz Austrālijā. Grūti teikt, tur ir interesanti projekti noteikti, bet tieši varbūt tās formas un tas, ko mēs izvēlamies, nav daudz tirgi, kur mēs īstenībā šobrīd to varētu realizēt. Ja pirms Emirātiem tā bija Ķīna, taisnība, jā. Tad tie bija Emirāti, un tad noteikti šobrīd ir Saudarābija. Protams, tur ir izņēmumi, nezinu, Ņujorkā ik pa laikam kaut kas tiek uztaisīts, vai tā pašā Londonā, bet tā masīva un tā, ka tiešām ir kaut kāds mērogs un ļoti tā kā, nevis tur 1-2 projekti, bet tiešām tur vienlaicīgi kaut kāds 100 noteikti tādi, tiešām zīmīgi projekti. Jā, starp citu, jums Ņujorka varētu būt interesants arī, jā, tāds, kur paspēlēties. Tur tomēr jābūt ar vēl lielākam vārdam Ņujorkā. Ņujorkā tomēr tur jau skatu, ja tā pastāst, tur startē, nezinu, tieši par Zaha, tur Big, viņiem visiem tur ir 400-500 cilvēku biroju, lielākoties. Tur jau tādi tiešām jau nostabilizējušies vārdi, kas tirgo tur 10 līdz 50 gadus, un uz to protams, mēs tiecamies uz to, bet es tā kā nevarētu teikt, ka mēs esam tālu līdz tādam līmenī vēl. Bet tajā pašā brīdī viss ir iespējams. Jā, protams. Absolūti. Protams. Bet tā, kad tu man jautā, ko es gribu, kas paliek tāds kaut kāds mantojums vai kaut kāda pēctecība tieši ar kaut kādu darbu un projektiem, es nezinu, lai visi izstrādātie projekti labi kalpoja. Un iedvesmot, man liekas, arī tālāk, jo tas, ko es esmu redzējis tavā telefonā, ko tu rādi, ir iedvesmojoši. Domāt ārpus kastes, vispār par dzīvi paskatīties citādāk, kas ir iespējams. Par to, ka vairs nav 4 stūris, ir citas formas arī. Un hopere, kur viņas ir, viņas izstāsta šādi. Un, kā es skatījos tavas vizualizācijas, man likās, wow. Es ļoti daudz ko īstenībā vēl nezinu. Nē, ir vēl daudz, kas ir, tā kā kaut kādā ziņā jāsaka, protams, attiecīgs par tirgu, jo mēs Latvijā ir grūti šādas formas prasīt, šādas iespējas. Loģiski. Lai gan tai pašā laikā arī īpatniekams faktiski 34 gadu laikā faktiski nav tapis tāds, labi, meža parka estrāde, bet tur ar tomēr ir tādi vienkārši, bet gaumīgi forma, bet nav nekas tāds. Bet nav nekas ārpus kastes. Vienkārši interesanti pasniegts. Jā, piekrītu, starp citu, meža parka estrāde varētu būt kaut kas tāds, kas ir tāds, jau... Kaut kāds virziens vismaz. Jā, bet es jau piekrītu, tiešām 34 gadi mēs... Un jautājums tāpēc, ka mēs nevaram vai tāpēc, ka mēs negribam? Es domāju, ka tāpēc, ka mēs nezinām. Vēl viena lieta, ka mums ļoti daudz vēsturiskais mātājums, kas ir arī tā kā nepārāk daudz projektu nepārāk labā stadijā, un tā kā mums arī tiem ir jāstrādā un jādomā, ko mēs viņiem darīsim. Ko mēs darīsim, kā mēs viņus renovēsim, restaurēsim un tā tālāk. Kantainās 4 un ļoti daudz arhitektu Latvijā tieši pavada laiku darot šo darbu. Īstenībā tieši tādu ļoti neinteresantu un copy-paste darbu. Nav laika sapņot. Jā un nē, tas, ko skatās, ir atkal ļoti daudz. Ir arhitekti, kam ir, nezinu, tā pašai Zaigai, piemēram, Gailē, ļoti daudz, piemēram, saistīts ar koku, bet tie projekti Zalāne nevar teikt, ka tālāk. Jā. Nē, mums ir lidojums. Ir arī arhitekti, kuriem ir lidojums. Jā, īstenībā jaunā paudzes ir diezgan spēcīgi. Kaut kādi jaunie biroji, kas, cik nozīmē jaunie, es domāju, līdz 40 ir gana spēcīgi. Jā, ir gana spēcīgi, tieši tā. Ja mēs atkal noliekam malā biznesu, arhitektūru un vispārējo, bet tagad ir Nils, kas ir tavas vērtības pa dzīvi? Vērtības?
primāri gan jau noteikti tā ir ģimene un draugi, bet es domāju, to gan jau laikam katrs no mums var lielākoties teikt, ja pa kaut kādām īpašībām. Kaut atbildība, brīvība, nezinu, pateicība, kaut kas tāds varbūt tās. Jā, īstenībā atbildība varētu būt tāds labs vārds, ko teikt. Manuprāt, mums ļoti daudziem pietrūkst tāda atbildība, ja kamā, ko mēs darām, sakam, arī kaut kur kļūdties un pateikt, tā kā, hei, mana vaina, kā rīkojamies. Tādā ziņā Emirātos ļoti, ļoti saskaros to, ka tur ir, manuprāt, ļoti bezatbildīgi cilvēki. Jā. Ir, reti kurš uzņemties atbildību. Piekrītu, absolūti piekrītu. Tā ir ļoti spēcīga vērtība mūsdienās. Jā, protams, gan jau tāpat, protams, brīvība un visādos kontekstos nerunāju tikai par karu, bet vispār brīvība paust kaut kādu savu viedokli, domas, uzskatus, darīt to, ko tu vēlies. Arī, es, piemēram, arhitektūrā, es varu darīt, ko es faktiski ar formu kaut kādā ziņā, ko es vēlos. Protams, kaut kādās klienti ieskatos, bet es varu darīt, ko es vēlos. Tas noteikti ir svarīgi. Kā tev ir bail šajā dzīvē? Bail. Es pat nezinu. Bail, tā emocionāli. Fiziski, protams, ir mums visiem kaut kādas, laikam, kaut tā vienkāršās mazās kaut kādas bailes, bet tā emocionāli. Es pat īstenībā nevaru tev tā atbildēt neko konkrēti. Varbūt tās, es nezinu. Ikdienā īstenībā es nāku maz par šādiem jautājumiem domāt. Es nezinu, es tieši nācu, es tieši domāju, tā kā, kad sanāk īstenībā maz aizdomāties par šādiem jautājumiem, pisē šajā skrejienā. Un dažas vērtīgi tāpēc ļoti pasēdēt un padomāt un aizdomāties. Es nezinu, bail, gan jau varbūt kaut kas ar tuviniekam saistīs, ja kaut kas nelā, vai pašam tur ir kaut kas ar veselību, varbūt kaut kādām tādām. Tas ir tas, ko mēs laikam nekādīgi nevar ietekmēt. Īstenībā, tas, ko mēs nevaram kontrolēt. Tas varbūt tās būtu tāds korektāk. Un tur var būt jebkas. Jā, tur var būt jebkas. Es vispār esmu tādā ziņā cilvēks, kam ļoti patīk kaut kādas kontrolēt, tā kā, lai viss ir pēc... Sava vide, sava rituāli, vai ne? Rituāli, ne. Bet savs kaut kāds tāds kārtība. Kārtība. Tas kaut kādā ziņā droši vien ir pedantisks, un tas kaut kādā laikam ziņā ir sajiet kopā, Kas ir tavs tāds iekšējais? Jā, es starp citu vēl runāju, gribēju vēl pieminēt, tāpēc arī ir podcasts viesis, tāpēc šī iemesla dēļ, kad lai cilvēki dzirdos jautājumus un uzdod paši arī sev. Ne tikai viesis, bet tieši tie jautājumi, par kuriem mēs neiedomājamies ikdienas skrējienā. Un ļoti bieži cilvēks, kurš klausās, viņš var pats sev uzdot, kas ir manas vērtības, ja man tā tagad jāpadomā. Un īsumā tur arī tas magic happens, tur arī notiek. Jā, un tad ir... it kā vienkārši tie jautājumi ir. Absolūti, vai ne? Jā, it kā jau nekas tāds. Un arī daudzpusēm nav tādas pareizas vai nepareizas. Katram ir sava atbilde, savas sajūtas, pieredze un tā tālāk. Bet kas ir tavs iekšējais tāds kompass, pēc kuru tu tā kā saproti, šitien mēs ejam, šitien mēs neejam, šitien mēs daram, šito mēs nedaram. Tev ir kaut kāds varbūt savs kompass, pēc kā tu ej pa dzīvi. Tas ir tas, ko es jau laikam pirms tā minēju, ka tas laikam vairāk tāds kaut kādiem mērķiem, un tu tādā virzienā domā, vai kaut kādiem par jebko, absolūti. Vispār tādi pa dzīvi, kur tu saproti, tu teici, jā, tu pa lielam neko neesi atteicis nevienu klientu, tu visiem strādā, bet, jā, tur tāds, jā, bet pa dzīvi tā cilvēciskais, tā kā, ka tu tiešām visam dzīvē saki jā un baigi nedomā? Nē, noteikti, ka nē. Redz, tu tik un tā. Tev ir second thoughts, tā kā kaut kādas domas galvā, kāpēc tu kaut ko, vai ņemt šito, vai neņemt, vajag, nevajag. Jā, es nezinu, es laikam varētu gribēt vairāk salikt to kopā, tas man kaut kāds cikliskums ir, respektīvi, man nav varbūt tās kaut kādas konkrētas lietas, bet ir kaut kāds ciklis, kas kaut kādā pašplosmā notiek un realizējās un kaut kādiem nākamiem kaut kādiem pakāpieniem, visādās veidās, gan darba, gan kaut kā pa dzīvi. Cikliskums īstenībā tas tāds labs variants, tas tāds labs vārds. Es arī pastāstu atkal, es aizlasu no tās cilvēciskā uz tā profesionāli, arī tur tāds cikliskums tur ik pa 3-4 gadiem īstenībā ir ļoti spēcīgi novērojams. Bet, šis ir tāds labs jautājums, ko īstenībā laikam būtu jāpadomā nedaudz ilgāk un plašāk. Vienmēr ir tā, ka pēc sarunas paiet vēl 2-3 dienas, un tu pēc tam tā atnāk tev atbildi. Es tev rakstīšu. Tu vari man uzrakstīt, tu vari arī sev atbildēt, un zin kā forši, bet tu arī vari man uzrakstīt droši.
tu rīt pamosties, nav vairs arhitektūras darba. Nu, nekas vairs nav no tā visa. Hokejs arī vairs neeksistē. Ko tu darītu? Kas būtu tas, ko Nils darītu? Kā tu pelnītu naudu? Vai kas ir tas, kas tev vēl patīk ārpus tā visa? Nē, īstenībā es par to esmu domājis, kas nebūtu, piemēram, arhitektu. Man, piemēram, tu minēji hokeju, man nekad dzīvē nav bijis vēlme profesionāls spēlēt hokeju, nekad dzīvē. Es esmu to darījis, ir forši izkustēties. Man patīk tas process, spēle. To neslīd sanāk. Kaut kādā ziņā. Bet man nekad dzīvē arī augot, nekad nebija tā doma, es būšu tur profesionāls. Grūti teikt. Varbūt tas pats kaut kas saistīts, varbūt kaut kas radošs, kaut kas varbūt tās ar mākslu. No arhitektūra jau ir kaut kas tāds plašs, kur tu īstenībā aptver ļoti daudz tos punktus. Un arī ikdienā runājoties vienalga tā ir politika. Tev jāpārzina kaut kādi drusciņi, visi tie rakursi, lai gan runāt gan ar pasūtītāju vai vienkārši zināt kaut kādas tendences visādās cilvēciskās, visādās nozīmēs un veidos. Bet jā, grūti teikt, kāda vēl varētu būt tāda profesija vai nodarbošanās, kas tā kā saistītu. Jā, kaut kāds varbūt grafiskais dizains varbūt, bet kas ar kaut kādā ziņā paralēli atkal ar arhitektūru. Viņi ir arhitektūra. Jā, viss bet tev būtu kaut kāda māksla. Rakstītu, zīmētu, tik un tā varbūt. Kaut kas tāds. Ja mēs noņemam pilnīgi nost mākslu kā tādu. Grūti teikt. Jā, es kaut kādā ziņā visu dzīves bijis ar apziņu, ka tomēr man būs tā arhitektūra. Jā, un tad es kaut kā nemaz nav bijis tāds doma. Es esmu par to domājis, bet tā kā, lai noteikti, ka es nonācu pie kādu punktu, kādu konkrētu profesiju vai nodarbi, kas varētu gribētu būt, grūti teikt. Jā, gan jau kaut kas varbūt saistīts ar mākslu, lai gan arī kaut kādā ziņā jā un nē, tāpēc varbūt es neesmu tik radošs, lai es nezinu, tur glaznot, bet varbūt kaut kādā citādā formā, tas es nezinu, kaut kādus telnētiskus objektus veidot kaut ko tādu, bet noteikti varbūt ne glezniecība, bet kaut kāda arī kaut kāda forma vai kaut kāds telpiskums. Tā. Vēl pavisam pēdējais tāds dziļais jautājums. Kā tu saproti vārdu mīlestība šajā dzīvē? Nu jā, tas ir tāds īstenībā, pirmkārt, es laikam esmu cilvēks, kas noteikti tā kā vairāk mīlestību parāda ar darbiem, nekā to noteikti sakot vai ar vārdiem. Bet kādā veidā tā izpaužas, vēlreiz precizēja jautājumu, kā tu minēji? Tīsumā jau uz viņu atbildēju, ka tev mīlestība ir pēc idejas darbības vārds, jā. Es neteiktu, ka darbības vārds, bet es varbūt tās vairāk to parādu tieši ar kaut kādiem darbiem vai kaut tādā formā. Tas noteikti nav varbūt tās vārds, es noteikti neesmu tas, kas man būtu, es gribētu varbūt tās, bet es vēl varbūt pie tā vēl strādāju un ir, kur noteikti tiekties, lai arī kaut kādā mutiskā vai kaut kādā emocionālākā veidā to parādīt. Es kaut kādā ziņā neesmu galīgi empātisks cilvēks, manuprāt, es varētu būt empātiskāks cilvēks. Tas varbūt arī sēd kopā kaut kādā ziņā ar mīlestību, es nezinu. Varbūt. Atkal katram savs. Nav tā pareizi un nepareizi. Tāpēc man vienmēr ļoti interesanti paklausīties. Kā katrs to pasaka, jo man ir savs skatījums, citam ir cits un katram ir savs un visiem ir taisnība. Jā, un nav nepareizi atbildes. Tieši tā, absolūti. Tu esi laimīgs pa dzīvi? Jā, noteikti. Priecīgs, viss kārtībā? Jā, noteikti. Man prieks dzirdēt. Diemžēl mums jābeidz ir, bet mēs varētu no līdz stundām runāt. Apusē. Mēs noteikti tiksimies Dubajā, es esmu pārliecināts. Tā kā tu man dod ziņu, ka tu esi manā galā, jo tu pārsvarā dzīvo Abu Dabī. Jā, es dzīvoju pārsvarā Abu Dabī, bet cenšos braukt katru reizi 2 reizes nedēļā, es esmu Dubajā. Jā. Tad mēs noteikti tiksimies. Jā, noteikti. Ļoti forši. Paldies tev, tiešām visu cieņu par to, ko tu dari. Cepuru tavā priekšā novelku. Ļoti krūti. Paldies. Jauni cilvēki, latvieši. Jā, es Dubajā esmu tik daudz iepazinis, saticis cilvēkus, kas ir latvieši, kuri dara tādas lietas, crazy. Visu cieņums. Forši. Ceru, ka drīz mums pievienosies. Tāds plāns ir. Tu man lūdzu palīdzi ar investoriem vai ar attīstītājiem, jā? Lai es varu darīt to pašu, ko es daru Latvijā, tikai Dubajā, un es tev pievienošos, un Patriks arī starp citu. Tā kā Patrika arī krāmē somas, mums jābrauc filmēt villas. Reku mums Nils zīmēs, attīstītājs būvēs, mēs filmēsim, mēs pārdošu, tā kā visi izdarīsim. Pilns komplekts būs no A līdz Z. Bet tiešām paldies tev. Paldies tev. Tā kā paldies visiem skatītājiem un klausītājiem. Kur gan citur, ja ne viesistabā, mēs tādā vasaras režīmā esam atgriezušies.
kaut kad kaut kas taps, kaut kad atkal būs kāda pauzīte, neregulāri, bet mēs tepat vien būsim. Tā kā paldies jums visiem, kas patērē mūsu saturu. Tiekamies jau pavisam atkal kaut kad drīz. Paldies!